Kur ir tava uzmanība, tur ir tava enerģija. Šo droši vien esat dzirdējuši. Un tā ir patiesība. Jautājums, cik daudz mēs paši to ikdienā ievērojam. Es daudz lieku video par to, kā palīdzēt enerģētisko sistēmu balansēt, kā sevi balansēt, kā nomierināt. Bet laiks ir parunāt par to, kā nenonākt līdz tam, ka ir satraukums, ka ir stress. Šobrīd ļoti daudz gan mēdījos, gan visur citur turpinās un sāsinās informācija par to, kas notiek dažādās pasaules vietās. Un bieži vien mēs veltam tam laiku, uzmanību, skatoties, pārdzīvojot, varbūt nosodot. Un šādā veidā mēs savu enerģiju caur šo uzmanību atdodam. Pēc būtības mēs piemetam pagales tur, kur jau deg. Un ne tajā vietā, kur mēs gribētu, ka deg. Ja? Jo mums ir vienmēr izvēle, vai mēs vairojam to, kas ir negatīvais, dusmas, aizvainojumi, karš, šausmas. Kas, ja mēs to skatāmies, to, kas nav mums šeit šobrīd, veltam tam uzmanību katru dienu, ilgāk un ilgāk, mēs ar savu uzmanību to barojam. Uzdod sev jautājumu, kāpēc tu skaties šīs ziņas? Kas ir tas, ko tu sagaidi no šīs informācijas? Atkal pavēro pati savas sajūtas, atbildi uz šiem jautājumiem. Mēs bieži vien meklējam it kā mieru, ja, savam iekšējam satraukumam, bet to neatrodam tur un radam tikai vairāk trauksmi. Mēs meklējam mieru ne tur, kur viņš ir. Savu mieru, prieku, labsajūtu tu vari vairot tad, ja tu dari šeit un tagad to, kas tev patīk. To, kas tev aizrauja. Vai nu tas būtu hobijs, vai nu tā ir kaut kāda skaista lieta, vai nu tu uzradi kaut ko. Vai klausies, vai skaties kaut ko, kas bagātina, bet vislabāk pašai ir radīt to, kas tev notiek. Un šādā veidā tu savu uzmanību fokusē uz patīkamo un tu vairo to pasaulē. Un tieši šādā veidā tu vari vairot mieru kopējā mūsu telpā. Šeit mazajā, tavā ķermenī, tavā vidē un arī visā kopējā pasaulē. Pārvirzot šo te fokusu tieši uz šo radošo, nebarojot to, kas ir jau enerģētiski nevēlamais, ja? Kas tevi tracina, biedē, bet tieši to, ko tu vēlies. Un šādā veidā tu vislabāk vari palīdzēt, atvairīt to, no kā tu visvairāk baidies. Un pirmais veids, kā tu vari sevi nomierināt, ir paņemt roku, vienu roku uzlikt uz vēdera lejasdaļā, otru roku šeit uz pieres. Un mierīgs dziļs ieelpas, izelpas. Sajust, ka elpa ir tā, uz kuru tu vērs uzmanību un ieliec nodomu, ka katra elpa vairo tavu labsajūtu. Katra elpa tevi bagātina, ka katra elpa ienes tevī vairāk miera. Un caur izelpām tu atbrīvo atlaidi. Un ja gadījumā tev ir sanācis skatīties ziņas, dzirdēt, vai tur jūti, ka kolēģi tur iesaistās strīdā vai kādu aprunā, ļauj sev atgriezt iekšējo līdzsvaru mieru, fokusēties, un tad arī atnāks domas par to, ko es varu darīt labu, kā es varu vairot to, ko es vēlos. Un paturot to kādu minūtīti, 2, varbūt 3, un pilnīgi relaksēties, varat atsveltnē kārtīgi atspiesties, ja esat pie galda, elkonu uzlikt uz galda, vai ja guļat, tad kārtīgi atspiest elkoņus uz spilvena. Izdarīt tā, lai jūs pilnībā varat relaksēties. Pārslēgt savu enerģētisko sistēmu uz miera režīmu. Un tad arī vairāk radošie procesi, prieka procesi jūsos var ienākt. Lai mierpilni,
priekā, mīlestībā.